Itālijā 1961. gadā Siguldā tika atvērts kinoteātris un daudzus gadu desmitus projektoru klusā dziesmu uz ekrāna izvilināja visdažādākos stāstus. Kādreiz gājām ar skolas, ar klasēm gājām uz kinoteātri. Rādīja mums filmas, bet vairs tā bija jau pauze. Tā īsti pat nav ko atcerēties. Tagad pauze ir beigusies. Zālē atkal pulcējas cilvēki, bet Aleks šodien ar mūsdienīgu aparatūru kino rādīs pats. Kinozāles atzimšana sāks ar stāstu par laiku, kad auto bija visu vērtību mēraukli. Lai gan lielākā daļa no klātesošiem zina ikvienu filmas epizodi, tas prieku nemazina. Bet vai šodien tā filma vēl ir aktuāla, jūsuprāt? Es domāju, noteikti. Ar visām šīm reklāmām pat iekšā, tas ir vispār interesanti ļoti. Šodien bijis Artmens izmeklētājs tērps filmā Dāvana vientuļai sievietei dar vien jauniešiem, kuri pašu valkātāju neatceras. Tāpēc ir pienācis pēdējais brīdis Latviešu kino zelta fondu izcelt no arhīvu putekļiem. Principā šī kustība nav uz doto brīdi īpaši attīstīta. Tas ir vairāk tādos pulciņos, klubiņos organizēts pasākums. Bet tieši mūsu mērķis ir šo te kino fondu pietuvināt tautai, padarīt viņu pieejamāku gan radot kinoteātros, gan arī pēc brītiņa varbūt arī izlaižot DVD diskos. Siguldas atjaunotajā kinozālē kāda latviešu filma būs redzama katru otro nedēļas nogali, bet nākotnē jau tiek kaldināti arī citi plāni. Šeit nedaudz ieskicējot tālāk, es domāju, ka sadarbība būs ar vēstniecībām un rādīsim amerikāņu klasikas kino 60., 50., 40. gadi. Plāns ir arī par māmiņu rītiem. Siguldieši arī aicina kino apmeklētājus ņemt līdzi piemiņas lietas, kas raksturot seno laiku apmeklējumu tradīcijas, lai kopīgiem spēkiem veidotu savdabīgu izstādi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.